Nu ko, piekdienās mums parasti ir brīvdienas, tiek to nezinu, un šodien ir man vārda diena. Parakstījos šodien un atcerējos, ka man tas bija atnākusi īziņa par to, ka trūkst man asinsgrupa. Tā kā es tikko fiks ieskrēju dušā un dodos nodot asinis. Brauksim uz Origo, kaut kur noparkosimies un nodosim asins. Tā kā tā, let's go. Uzminiet, cik labi ir strādāt ar viesnīcām. Jo man iedos parkingu pa brīvu šeit Merkur viesnīca. Jā, tātad mums bijis partners atļaus man noparkoties pa brīvu, lai es varētu aiziet nodot asinis. Redz, cik labi. Ok, aiziet, parkojamies un dodamies. Jūs zināt, cik sen es neesmu bijis centrā vispār. Nepatīk man centrs. Bet, jā. No, nekļūt. Aiziet. Tēc man paņemt asinis. Asinis tak. Te viņš tak. Un te viņš tālākais tak. Labi, es tur, viss kārtība. Jē, nu ko? Darbs izdarīts, viss braucam mājās. Jē, čau visiem! Nu ko, tikko izmetām līkumu Origo. Paņēmām kafiju un teicu, vedam kafiju arī takai mājās, kas ir nedaudz atslimusi. Tad jā, nu šodien laikam to vairs neko nedarīsim. Tā kā dodamies pēc mašīnas. Jē! Jā, nu tikko sajūtu nogurumu. Jā. Tomēr puslitrs nobumbēts, vai cik viņi tur pumpē? Nezinu. Bet teikt, uztaisīsim zupu. Man būs svētku zupa. Biešu zupa. Tātad, ko es daru savā vārdienā? Taisu zupu. Kā uztaisīt biešu zupu? Paņemam rībiņas, novāram rībiņas, paņemam burkānus, ķiploku un sīpolu, sablenderējam blenderī un uzliekam cepties. Apcepjam, iemetam iekšā, paņemam gatavās vietas, iemetam iekšā, nogriežam gaļu, zupa gatava. Ko, manas svētku vakariņas? Biešu zupa paštaisīta, ir gatavas. Baigais nogurums. Jums. Vai jūs kādreiz esat ēduši biešu zupu, kas garšo pēc skābu kāpostu zupas? Noteikti, ka nē. Tā var notikt, ja nopērk marinētas bietes. Tātad nekad nepērciet marinētas bietes. Smadzenēm ir ļoti grūti apstrādāt informāciju, kad tu ēd biešu zupu sarkanā krāsā, kas garšo pēc skābātiem kāpostiem. Tā kā tā, not. Bet te ir pats interesantākais. Nu ko, pienākus vakar skaistākā daļa. Dāvana izpakošana, ja? Sāksim ar šo dāvanu. Šodien neesmu saticis daudz cilvēkus, es neko nesvinu. Tātad, alkohola lietošanai slikti ietekmi uz jūsu veselību. Paliknīts. Redz priekā. Paliknīts. Sāksim ar pirmo dāvanu, ko es izdomāju pats sev. Šis ir ekrāniņš. Nē, bet šis ir keisiņš manam telefonam no kompānijas Belroy. Jā, un tad man ir man otrā dāvana krēkls, ko man uzdāvināja kolēģis Andris. Pēc viņš man atveda no Vīnes vai no Venēcijas. Jā, no Vīnes vai no Venēcijas šo te krēklu. Tā kā, tieši oversize, tā kā man patīk. Tāpēc, kad es esmu esams palicis, man reālais nepatīk, ka es iztos no vienā drēbē. Es staigāju tikai oversize, tāpēc paldies, Andri. Paldies sev. Paldies minēt šuvējai. Tā kā tā. Jā, man nepatīk svinēt svētkus. Man arī nepatīk dāvanas. Tāpēc, ka man dāvana sēž pašlaik telefona otrā pusē. Jā. Tā būs arī dāvana no manis. Jā, bet dāvana dzīvē nav galvenais. Galvenais dzīvē ir mīlestība un laime. Un veselība. Tāpēc turpiniet man sekot. Jo drīzumā būs jau 3. mēģinājums, kā es mēģināšu tīrēt. Jā? Kā sekojiet maniem piedzīvojumiem, kā nomest svaru, cerams, varbūt atkal par visām reizēm pēdējo reizi. Tā, ka tu viņu nomet un tad tu konstanti viņu tur. Es ļoti to gribētu, lai man tas sanāk. Ļoti gribētu. Šie varētu būt mana krīt zvaigzne, jā, es gribu nomest svaru. Ko?
Tā bija dāvana atpakošana ar manīm. Tā kā manas 3 dāvanas un man lielākā dāvana otrā pusē. Un vispārējās dāvanas citur Latvijā izmanto tādas cilvēku formā. Tā kā priekā. Čau!